atlases turnīrs Latvijā, un šī karaoke festivāla nosaukums ir FinBaltic Karaoke King and Queen 2009. Un šajā brīdī esam sazinājuši vienu no šī festivāla organizatoriem, kā arī Ala Taverna mārketinga direktore Ivetu Gaili, kur mums sīkāk izstāstīs par šo karaoke festivālu, jo šķiet, ka vienu brīdi kaut kur tie karaoke dziedātāji bija pazuduši. Labdien, Iveta! Sveicināti! Vai tā patiešām ir, kā es saku, kādreiz Latvijā, un ne tikai Latvijā, arī pasaulē bija ļoti lielas šīs karaoke dziedātāju tradīcijas, un te pēkšņi kaut kur viņi pazuda? Jā, tā ir taisnība, un es gribētu teikt, ka faktiski tās karaoke tradīcijas nekur arī nav pazudušas, viņas turpinās, un ik gadus tiek rīkot šādi festivāli, un tā arī faktiski notiek Latvijā katru gadu. Konkursa rīkotājs ir Agrais Rīts Sergeja Austra universitātes personā. Jāsaka, ka patiešām no karaoke ir cēlušies daudzi populāri dziedātāji, estrādes dziedātāji, es domāju. Un vai arī jūs esat paredzējuši, ka arī šajā festivālā atradīsiet jaunu talantu? Jā, es jums noteikti piekritīšu, jo karaoke dziedāšana tiek uzskatīta par tādu pakāpienu solista karjerai. Un, protams, mēs ceram, ka izdosies atrast jaunus talantus. Latvijā ļoti daudz, starp citu, ir jaunu mūziķu, jaunu dziedātāju, jaunu vokālistu, kuriem nav iespēja sevi parādīt plašākai publikai, nav iespēja, viņi nevar pārkāpt tai robežai vienai pāri. Un iespējams tādi karaoke festivāli ir kā tāds pirmais atskaites punkts un iespēja sevi parādīt plašākai auditorijai un vēlāk iespējams tikt arī uz lielās profesionālās skatuves. Jā, noteikti, jo karaoke var dziedāt jebkurš cilvēks, kuram ir kaut tikai mazliet vēlēšanās kāpt uz skatuves, ņemt rokās mikrofonu un dziedāt. Tātad, kur var pieteikties šim festivālam? 29. janvārī, tas ir rītdien, 19:30, mums Krodziņā Ala būs pirmā iesildīšanās šim karaoke atlases turnīram. Pieteikšanās anketas ir pieejamas mājaslapā www.kar.lv, un pieteikšanās anketas var dabūt pie mums Krodziņā Ala, Taverna, Maudzē ielā 11 Vecrīgā. Jā, aizpildīt, atstāt, un tad... Jā, un tad jau 5. februārī norisināsies tātad pirmā sacensību kārta. Jā, 5. februārī būs pirmā atlases kārta, 12. februārī otrā, 19. februārī 3. un 26. februārī ir paredzēts Latvijas fināls, jo 28. februārī tad uzvarētājs ieradīsies jau Tallinā, Igaunijā, jā, kur notiks šis lielais festivāls. Jā, nu iespējams, tad mēs ar jums vēl sazināsimies un tad jau skatīsimies, kā tad veicas šajā festivālā, bet pagaidām novēlu jums veiksmi un lai izdodas. Paldies! Jauku vakaru jums, Iveta.